cik radoši ir tie krāpnieki. Viens no pēdējiem gadījumiem mums uzzvanīja cilvēks, kurš kādreiz kļuva par krāpšanas upuri un informēja, ka ar viņu sazinājās juridiskais birojs, kurš piedāvāja atgūt izkrāpto naudu. Vienīgi šobrīd ir jāsamaksā 5000. Un tagad viņš mums ir uzzvanījis un teicis, ka vai šīs juridiskais birojs ir uzticams, vai viņam ir vērts ņemt patēriņa kredītu, lai samaksātu viņam tagad 5000 eiro un atgūtu savus iepriekš zaudētos 25 000. Visbiežāk tie ir cilvēki gados. Tāpēc, mīļie radinieki, lūdzu stāstiet savām mammām, savām omēm un vectēviem par to, ka krāpšana ļoti attīstās. Neļaujiet viņiem krist panikā, jo arī mēs filiālēs, ja redzam, ka cilvēks acīm redzami ir kļuvis par krāpšanas upuri, diemžēl pārliecināt jau tajā panikas stadijā klientu, cilvēku par to, ka notiek krāpšana, nav iespējams. Krāpnieki šobrīd ir ļoti radoši. Viņi atdarina balsis, viņi atdarina arī video ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tāpēc esam modri, rūpējamies ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem. Lai veicas!